Ja tu plāno savu nākotni gadu uz priekšu, tad stādi rīsus. Ja tu plāno uz 10 gadiem, tad stādi koku, bet jau uz 100 gadiem, tad sāc mācīt jauniešus, ja? Jaunatni. Un es domāju, tas ļoti svarīgi, un katram tātad pedagogam ir iespēja būt līdzdalīgam dzimtenes nākotnē, ieguldīt savas zināšanas, jauniešiem dot kaut kādu spēku, dzirksteli, lai viņi sāktu turpmāk pastāvīgi dzīvot. Nevajag sevi ielikt kaut kādos rāmjos, es tagad esmu skolotājs. Un es dzīvoju kopā ar viņiem, es saprotu viņu vajadzības, kas viņiem ir tendences, modes visādi un viss kas, un tas ir normāli. Mēs atrodamies tagad transporta līdzekļu krāsotāju mācību telpā. Teoriju grūti saprast, ja to rādi uz tāfeles un runā par kaut kādu mistisku materiālu, mistisku detaļu. Ja? Mēs nākam iekšā un visas teorijas stundas tāpat noristē. Ja es sausi pasniegšu vielu, varbūt tiešām tad var tā dzirkstelīte sākt dzist. Ja? Kad mēs pieejam radoši, bieži vien varbūt pat industriālu kaut kādu darbu, ja? Mēs viņu pārveidojam par radošo. Sanāk rezultāts super, mums vienkārši ir jāmeklē tās metodes. Man patīk, ka tu esi kaut kam vajadzīgs. Ja? Tas katram cilvēkam trūkst. Un sevišķi tas ir ļoti patīkami redzēt, ka tie tavi darba augļi un ka tad jaunieci pēc tam tev pasaka paldies, tas vienkārši līdz dziļumiem. Es pieņemsim, ticu saviem spēkiem. Ja? Es domāju, varbūt tur ir tāds, lai tām šaubām nedot vietu.